ja cilvēks ir tik izteikti skeptiķis kā es, vai viņam vispār ir vērts mēģināt? Jā, tātad ne tikai ir vērts mēģināt. Jo rozā brīļu nav un nebūs. Čau, Osvald. Čau. Pirms mēs sākam, es gribu piebilst, ka šī ir pati pirmā sērija, un tāpēc būtu tikai loģiski, ja es iepazīstinātu mūsējos klausītājus un skatītājus ar to, ko tad mēs te īsti runāsim, par ko, kāpēc un kam tas viss būtu jāklausās. Sāksim varbūt ar to, kas esam mēs ar tevi, jo es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem nav nevis mazākās nojausmas, tātad, sāc. Jā, labdien, es esmu Osvalds Zebris, žurnālists un rakstnieks, un es ļoti labprāt ar Jāni parunāšu par to, kā ir būt uzņēmējam, kā ir būt darītājam un ko tas viss nozīmē. Mani savukārt sauc Jānis Kļaviņš, es esmu uzņēmējs, pasniedzējs, uzņēmējdarbības konsultants, stratēģis, cilvēks, kas strādā par un ap uzņēmējdarbību, specializējas tieši mazajā, vidējā uzņēmējdarbībā, tātad man ir ko teikt. Tālāk runājot par to, kas tad ir šis raidieraksts. Es tās varbūt raidieraksts tagad ir jāsaka podkāsta vietā, ja? Tā ir pareizi. Tieši tā, raidieraksts. Tātad raidieraksts. Katru reizi, kad man būs galva podkāsts, es mēģināšu pateikt, tas ir tikai raidieraksts. Tikai raidieraksts. Tātad šis raidieraksts sauc Tava darīšana. Viņš sauc tieši tāpat, kā sauc mūsējo televīzijas raidījumu, un tas ir apzināti, jo mēs caur šo zīmolu Tava darīšana radam saturu mazajiem, vidējiem uzņēmējiem, potenciāliem uzņēmējiem, varbūt bijušiem uzņēmējiem, bet jebkurā gadījumā tātad šis raidieraksts ir kā papildinājums televīzijas raidījumam, jo tie ir cilvēciski runājot, man skatoties raidījumu, man prasījās kaut kas nedaudz dziļāks, tāds, kur mēs ieejam iekšā kaut kādās tēmās, kur mēs jau runājam par to, kā ir darīt labi, kā ir darīt slikti, un, jo uzņēmēji parasti jau grib runāt par saviem sasniegumiem, kameras priekšā par savām problēmām runāt negrib, un tāpēc es esmu apkopojis biežākās kļūdas uzņēmējdarbības savā konsultanta karjerā. Pār 800 uzņēmumiem es konsultēju savā mūžā, un tās kļūdas, viņas ir plus mīnus līdzīgas uzņēmējiem. Tātad tās es esmu apkopojis, un mēs viņas smuki esam pārvērtuši par epizodēm, kuras pirmajā sezonā 10 epizodes mēs arī ierakstīsim. Un tad katrā sērijā mēs nofokusēsimies uz kaut kādu vienu specifisku problēmu vai jautājumu vai tam līdzīgi. Bet man šķiet, ko vēl es gribētu piebilst, kas ir svarīgi kontekstā ar televīzijas rādījumu, man šķiet, ka līdzīgi kā tur arī šeit lielā mērā tas notiek tāpēc, ka mēs ticam, ka vienkārši uzņēmums vajag vairāk, vai ne? Jā. Jo tas ir risinājums ļoti daudzām problēmām un lietām, sākot no labklājīgākas valsts un beidzot ar pašpietiekamākiem cilvēkiem, kas vienkārši jūtās bieži vien labāk tad, kad viņi kaut ko dara, nevis nedara. Tā ir ārkārtīgi svarīga lieta. Kādreiz bija tāds joks, kad brauc cauri Polijai, tad bija tāda spēle, ko spēlēja. Tev bija jāsaskaita palešu uzpircēji, un tas, kurš saskaitīs vairāk, tas uzvar pēc tam braucot laukā no Polijas. Un tajā laikā es atceros, tur bija tāda nievājoša attieksme, drusciņi braucot ar to Poliju, likās katrs un viņa kaimiņš ir mazais uzņēmējs. Un tagad es apskaužu. Es teiktu, būtu mēs vairāk tā kā tāda Polija, vai ne? Būtu mums vairāk mazie uzņēmēji, kur katrs no savējās mājas pagalma vai dārziņa, katrs kaut ko dara, ražo, piedāvā pakalpojums. Zini, Jāni, bet pa ceļam uz Poliju ir vēl arī Lietuva, pret kuru arī agrāk ir bijusi nievājoša izteiksme. Arī gadsimtiem ilgi, un ar ko tas ir rezultējis, mēs varbūt nemaz nesāksim runāt par to. Bet es zinu, tu jau arī pats teici, tu esi konsultējis simtiem jaunu uzņēmumu, tātad tu zini praktiski, ko darīt, lai iesāktu pareizi un turpinātu pēc iespējas ilgāk. Un tad mēs runāsim, es domāju, pamatā par tādām praktiskām lietām, bet mazliet arī par gaisīgākām lietām, vai ne? Jo tomēr sākt biznesu, ja mēs runājam par sācējiem, tā ir tāda dziļa personiska izšķiršanās kaut kur, tāds emocionāls gribas akts. Transformatīvs process. Tieši tā, jā. Metamorfoze, man ienāca prātā vārds, bet daudz nemētāsimies varbūt ar ļoti sarežģītiem vārdiem. Bet dažkārt tā varbūt arī sagadīšanās. Tas nav nekāds apzināts, tur baigi lēmums izauklēts, vai ne? Reizēm tā ir ne tikai sagadīšanās, bet reizēm tas ir definīcijas jautājums. Man ir labs piemērs par šo. Tātad mums šodien pirmajā sērijā mēs runājam par to, kā ir būt par uzņēmēju, kas ir uzņēmējs. Un man ir ļoti labs piemērs. Es kādreiz vadīju Valmieras biznesa inkubatoru. Un tur pie manis atnāk onkuls tavos gados. Un es tikai domāju, vai onkuls ir manos gados vai tavos gados. Mēs esam tuvu vecumā. Mūsu gados. Onkuls mūsu gados. Un saka, ka viņš grib būt par uzņēmēju.
Es saku, super, tā ir ļoti laba apņemšanās, un īstenībā nekad nav par vēlu kļūt par uzņēmēju. Ar ko tu nodarbojies, ko tu plāno ražot? Viņš saka, nē, zini, kā es jau te no māla 15 gadus taisu visu kaut kādas lietas. Es vienkārši gribu kļūt par uzņēmēju. Un es saku, pagaidi. Bet tu esi uzņēmējs. Viņš saka, jā, bet man tur nodokļi un kas? Es saku, nē, tu esi varbūt nelegalizējies uzņēmējs, bet tas nemaina to, ka tu esi uzņēmējs. Tā kā jā, bieži vien tā ir pat nevis, tā var būt mērķtiecīga iešana uz uzņēmēju darbību, tā var būt sagadīšanās, un tu īstenībā pats to nezinot, varētu jau būt esošs uzņēmējs jau kādu laiku. Jā, bet ja mēs runājam par to, ko nozīmē būt uzņēmējiem un kā tur pareizi sevi noskaņot tam, vai ne, ir tāds ļoti bieži dzirdēts jēdziens kā rozā brilles uzņēmējdarbībā, vai ne, ka tās ir ļoti svarīgas. Sākumā tev visam ir, kā saka, jānotic, un tev jābūt ir šausmīgi iedvesmotam un tam līdzīgi. Bet man kā onkulim manos gados, rūdītam skeptiķim, kurš, es domāju, ka varētu būt čempions vai tu tam dažādu risku saskatīšanā un dažādu iespējamo potenciālo neizdošanos saskatīšanās. Es esmu tieši diametrāli pretējs cilvēks. Es savukārt daru, un tad es apskatos, ko tad interesanti es esmu sadarījis, kur es esmu nokļūdījis. Bet tieši tāpēc es tev gribu vaicāt, ja cilvēks ir tik izteikts skeptiķis kā es, vai viņam vispār ir vērts mēģināt? Jā, tātad ne tikai ir vērts mēģināt. Jo rozā brīļu nav un nebūs. Rozā brīlis, tas ir tāds izteiciens, viņu vajag izmantot tad, kad viņu var izmantot, tad, kad viņš palīdz, bet nevajag viņu izmantot pilnīgi vienmēr, jo tātad iedomājamies tagad situāciju. Tu esi izdomājis, ka tu gribi ražot galdus, bet tu esi bailīgs. Tu domā, bet vai es varēšu viņus kādam nopārdot tos galdus? Vai man vispār kaut kas sanāks? Pagaidi, es gribētu precizēt, varbūt nevis bailīgs, bet piesardzīgs. Piedošana. Tu esi ļoti piesardzīgs, riskus ieraugošs cilvēks. Potenciālais uzņēmējs. Lūk, un tad tā svarīga lieta, ko saprast, ir tā, ka tev esot tādam, kas riskus labāk ierauga, vajadzētu būt arī tādam, kas ierauga, ko šo risku īstenošanās gadījumā tu varētu darīt, vai ne? Tātad es pat teiktu, ka bailīgs, es atvainojos, vērīgs un riskus ieraugošs cilvēks īstenībā var būt vēl labāks uzņēmējs nekā tāds cilvēks, kāds esmu es, kad es skrienu sienā un nepamanu, ka durvis ir blakus kāds iebūvējs, vai ne? Un tā ka uzmanīšanās no neveiksmes, piemēram, vai izvairīšanās no riskiem ir iespējamības palielinošs faktors tajā, ka tev tā uzņēmējdarbība īstenībā aizies. Jā, bet tas arī palielina, kā saka, iespēju neko neuzsākt, vai ne? Tāpēc, ka jo vairāk tu domā par riskiem un neizdošanās, dažādām potencialitātēm tu viņus saskat, vai ne? Visdrīzāk, ka notiks tas, un es nevarēšu ekonomikas lejupslīd. Ir gaidām vienmēr, vai ne? Visos gaidām 100% no gadījumiem. Jā, tātad es viņu visdrīzāk sastapšu. Diezgan sen nav bijusi nekāda dižķibeli. Tā arī tātad ir gaidām, vai ne? Un tam līdzīgi un tā joprojām, un tātad pieaug ļoti šī iespēja, ka es tā domādams arī pavadu gadus un neko tā arī neiesāku. Lūk, un tādēļ šeit esam mēs ar tevi. Jo es gribu pateikt cilvēkiem to, ka visi var un visiem vajadzētu pamēģināt. Zini, kā ar sportu. Tu nezini, vai tu būsi labs sportists, bet, lai to uzzinātu, tev vajag pamēģināt. Un es uzskatu, ka katram būtu jāpamēģina vai nu savs biznes, vai savs hobiju biznes, vai varbūt jāapvienojas ar kādu kopā un jāuztais kaut kāds, nezinu, kaut vai hobijs, kur tu radi vērtību, pret to saņemot kaut ko atpakaļ. Un šeit es teiktu, tas ir viens no iemesliem vispār, kādēļ mums ir vērts ar tevi runāt par šo uzņēmējdarbību, arī es uzskatu no manas skatu punkta ļoti pozitīvā gaismā, lai iedrošinātu cilvēkus apzināties, ka tev nevis ir baigi daudz jāiemācās, baigi daudz jāsagatavojas, baigi daudz jāizlasa, baigi labai ideja ir jābūt, un tad tu būsi kaut kad gatavs spērt to soli. Es gribētu iemācīt cilvēkiem ieraudzīt, ka nav soļa, nav aizes, kurā tev ir jālec, nav lietas, par kur tev ir jāizver acis un tagad jādodas, jāmetas ar galvu nezināmajā. Te nekā nav. Rekur šeit sēž viens uzņēmējs, es zinu, ka man pretī sēž otrs uzņēmējs. Un vai tas ir kaut kas īpašs būt par uzņēmēju? Es tagad tev jautāšu, Osvaldi, vai tas ir kaut kas īpašs būt par uzņēmēju? Vai tu, pirms tu kļuvi par uzņēmēju, bija kaut kāds cits cilvēks nekā pēc tam, kad tu kļuvi par viņu? Nē, jo es esmu ļoti, kā jūs teicu, ļoti piesardzīgs, es ļoti nopietni izsvēru to, kā tas būs. Es domāju, ka es biju pat pārgatavojies tajā visā, vai ne? Un es nekad arī to savu uzņēmumu neesmu tā īpaši mēģinājis plest plašāk,
plašumā, un tāpēc arī neesmu saskāries ar nekādiem īpaši nopietniem riskiem, bet es domāju, ka es tev tur varu piekrist, jā, ka tā nav īsta lekšana nekādā aizā, vai ne, jo tas ir vienkārši tāds kaut kur pat ikdienišs solis, manā gadījumā tā bija zinām veida neizbēgamība, man vienkārši nebija varianti, man tas bija jādara, bet es gribu tev vaicāt vēl tādu lietu, kas ir saistīta ar šo pašu jautājumu, ka bieži vien mēs dzirdam, tad, kad runā par uzņēmējdarbības sākšanu, ka ir kaut kāds īpašību kopums cilvēkam, vai ne? Kāds tad ir uzņēmējs? Viņš ir drosmīgs, viņš ir labs cilvēks, starp citu, varbūt nav. Varbūt nav, mums vēl projām ir tā stigma par uzņēmējdarbību, kā par kaut kādu krāpšanos. Bet vai tu piekrīt tam, ka ir kaut kādas īpašības, kam ir jāpiemīt, ja tomēr katrs var iemācīties pamatlietas un darīt? Redzi, es teikšu tā, man šķiet, ka pat pamatlietas nav līdz galam jāiemācās. Mēs cenšamies televīzijas raidījumā katru reizi uzdot uzņēmējiem jautājumu, vai katrs var būt uzņēmējs, kā ir būt par uzņēmēju, vai ko varētu ieteikt potenciāliem uzņēmējiem. Un lielākoties uzņēmēji, kuriem mēs to jautājam, saka, ka tomēr kaut kādam īpašību kopumam ir jābūt, jo, kā es to redzu, viņi pieliek to pret sevi, vai ne? Bet man ir tā pieredze ar tik ārkārtīgi daudziem uzņēmējiem strādāt. Es tev tiešām nevaru izdalīt kaut kādas tādas īpašības, kas piemist uzņēmējiem, kas varētu pateikt, šitie ir potenciāls uzņēmējs. Es varētu pateikt sīkāk, piemēram, šitas būs labs vadītājs, vai šitas būs labs optimizētājs, vai kaut kas tam, jo tās ir konkrēts iemaņas, tie ir tavi skills, vai ne, tas ir prasmes tavējās. Uzņēmējs ir prāta stāvoklis, tam nav nekāda sakara ar prasmēm. Jautājums ir, kādam tad ir jābūt tam prāta stāvoklim? Ir vienkārši sāc darīt. Es nezinu, man tas tā vienmēr liekas, ja mēs sēžam jau un tik ilgi ar potenciālu uzņēmēju runājam par to, kādam ir jābūt uzņēmējam, tas nenozīmē, ka viņš nevar būt uzņēmējs. Tas vienkārši nozīmē, ka mēs sēžam un kuļam mēlis. Ir tāds teiciens. Vienkārši aizej un izdara. Un tad pēc tam satiksimies ar tevi un parunāsim, kāpēc tev nesanāca, piemēram. Vai pēc tam satiksimies ar tevi un parunāsim, kā tevi izaugt, piemēram, tālāk. Nevis mēs sēžam un domājam, kā būtu, ja būtu, tur jau, man jau tur pietrūkst kaut kas, man jau nav tur naudas, man nav zināšana, man nekā nav. Ja, bet nevienam jau nav. Neviens nesaka, atrod man tādu uzņēmēju, kas ir sācis uzņēmējdarbību ar uzņēmējdarbības pieredzi. Jā, bet šeit droši vien tiešām ir jāuzsver tas, ka mēs runājam par uzsākšanu. Jo tad, kad ir tālāk jau uzņēmumi, es nezinu, ir 5 gadi un viņš tur ir ļoti izaudzis, vai ne, tad tur ir mazliet cita apstākļi un citas lietas, kuras tev ir jāzina, vai vismaz ar kurām tev ir jārēķinās. Jā, šī ir problēma, un šī arī manā uzņēmēja mūžā ir bijusi diezgan liela problēma. Tātad uzņēmēja prāta stāvoklis, ja mēs tā varētu teikt, viņš nepārāk labi pārtulkojas par viņa vadības iemaņām. Un tāpēc ir vienbrīd jāsaprot tas, ka, ja tu audz, tu vienmēr ieaugs iekšā tajā, ko tu māki un kas tev ir ērti, domājot par uzņēmumu tur apgrozījumu, vai par produktu skaitu, vai par darbiniekiem, bet tev vienbrīd sāks pietrūkt praktisku un teorētisku iemaņu, kurus tu pa lielam var apgūt tikai un vienīgi mācoties, piemēram, universitātē. Ir cilvēki, kas pašmācības ceļā to apgūst, un, protams, ka ir neliels procents cilvēkiem, kam tas ir, tā teikt, ielikts no dabas. Taču mēs, kā tu saki, 5 gadi, piemēram, 5-10 gadu laikā, mēs visbiežāk sastopamies ar prasmju klinti, vai ne, ar prasmju šķērsli, kurš ir jāpāvar. Un tad savukārt domāt, ka man taču piemīt uzņēmēju domāšana, ir pretproduktīvi, neproduktīvi. Tātad tas drīzāk tev traucē, nekā tev palīdzēja būt par labu uzņēmēju. Jā, bet tātad turpmākajās sērijās mēs pakavēsimies pie dažādiem aspektiem, kas, varētu tā teikt, dažādos uzņēmuma attīstības brīžos ir aktuāli, vai ne, cilvēkiem, kas to sāk darīt vai jau dara, bet varbūt, ka tu vari šajā brīdī tad mazliet paraksturot, kas tad tie būs pa aspektiem, kas tie būs pa jautājumiem, ko mēs mēģināsim te noskaidrot turpmākajos ierakstos. Tātad es esmu apkopojis izplatītākās problēmas, kā tādu no konkrēta uzņēmuma atdalītu tādu ievadu stāstu. Un šo ievadu stāstu mums būs 10 gabali. Šodien bija pirmais par mūsu onkuli, kurš izrādās, kad ir uzņēmējs, pats to vispār nemaz neapzinoties, kas man liekas ir ārkārtīgi labs, zīmīgs tāds. Viņš jau tāds kaut saka, viņš tādā tā kā viņš tāds tā kā teika tāda par uzņēmēju, vai ne? Un tad mēs sāksim lēnām to uzņēmēju kļūdu teiku lipināt kopā šīs sezonas ietvaros. Ir cilvēki, kas uzskata, piemēram, ka viņi paši var sakrāt naudu attīstībai. Reizēm var, reizēm nevar. Ir cilvēki, kas uzskata, ka viņiem pašiem obligāti ir jāpieliek roka tam produktam, ko viņi ražo. Bet nav jau vienmēr, vai ne? Ir cilvēki, ir uzņēmēji, kas saka to, ka, piemēram, par biznesa plānu. Man ir superīgs biznesa plāns, sarakstīja man māsa.
tad ir jautājums, vai viņš tev ir vajadzīgs un kas viņai ir iekšā, un vai viņš tev ir noderīgs. Nu, lūk, un šādas visādas problēmas, kas uzņēmējiem piemīt, mēs katrā sērijā sāksim ar vienu, lai apskatītu viņas, ieteiktu arī cilvēkiem, kas skatās un klausās, ko viņiem vajadzētu darīt, varbūt lietas labā, ja viņi jūt, ka viņiem pašiem piemīt šī problēma. Jo mēs jau parasti, ka mēs patērējam saturu, es domāju, es vismaz tā daru. Es mēģinu atrast kaut ko, ar ko asociēties, un tās problēmas mums ir visiem, viņas ir ārkārtīgi līdzīgas. Viņas ir saistīts ar to, kas notiek mūsu galvā visbiežāk. Reizēm mums šķiet, ka viņas ir saistīts ar visu apkārt, ar valsti, kas mums uzliek nodokļus vai konkurentiem, kas mums sprunguļus tur liek, vai ne zarus riteņos, vai saistīts tur ar es dzirdēju no uzņēmēju viedokli, ka patērētājs ir stulbs, ka viņš nezina, ka man ir tik labs produkts. Šāda arī mēdz būt problēma uzņēmējiem. Nu, lūk, un tas viss mēs varam, protams, eksternalizēt, bet mēģināsim šī raidieraksta sezonas laikā panākt lielāku internalizāciju cilvēkiem. Saprast, ka tev ir jāskatās drusku vairāk uz iekšu, lai tu saprastu savu problēmu sakni. Un tur tā interesantā lieta ir tā, ka tev tad ir uzdevums, Osvald, neļaut man aizlidot pārāk tālu kosmosā, jo man ir tendence abstrahēties. Grūts uzdevums, jo palidot nav nemaz tik slikti, ir patīkami, ne? Bet labi, mēģināsim turēties pie tādām praktiskām lietām arī katrā sērijā. Šī mums pirmā, dabiski tāda gaisīgāk, vai ne? Bet manā prātā ir tā, ka tomēr nauda varbūt nav tik izšķirošs faktors sākumā. Droši vien, ka arī tur, es nezinu, kaut kādas ļoti praktiskas tur telpu jautājumi un tam līdzīgi, ja tas viss tā kā ir sekundāri vai pat trešajā vietā. Bet tas, kas, manuprāt, ir tomēr primārs, ir kaut kāda veida ideja, vai ne? Kurai vajadzētu būt. Viens varbūt ir kopš vidusskolas līdz cienījumam vecumam viņa iznēsājas, citam viņa ir ienākusi prātā vakar, un viņš jau nākamajā dienā reģistrē uzņēmumu. Tas var notikt ļoti dažādos ātrumos, un tām idejām droši vien ir dažādi briedumi, bet varbūt tu vari raksturot to situāciju, kad cilvēks, kuram īsti nav skaidrs, ko ar to savu ideju iesākt, kādai viņai būtu jābūt, lai vispār tu vari mēģināt viņu pārvērst biznesā? Tavā galvā esošajam procesam vai priekšmetam, ko tu plāno radīt, ir jābūt vērtam kāda citācijas. Tas ir pats sākums. Viņam ir jābūt kaut kā vērtam. Bet kā jūs to var zināt? Tev ir jāmin. Sliktākajā gadījumā jāmin, labākajā gadījumā apstaigā sev pazīstamos cilvēkus, aizēj kaut kur uz vietējo krogu vai darba vietā pajautā cilvēkiem. Šāda veida viedokli iegūt nav sarežģīti. Un te es zinu, ka ir cilvēki, kas man reizēm saka, ka tas nav empīrisks pieejams, bet tad es atkal saku to, ka uzņēmējdarbība nav baigi empīrisks pieejams. Tu tagad nevari. Es vienkārši zinu, ka ir cilvēki tādi kā tu, kuriem patīk ļoti izvairīties no riska, kas mēģina uztaisīt statistiski reprezentatīvu aptauju, lai noskaidrotu, vai viņa produktam būs dzīvotspēja. Jā, es atgriežoties pie tava māla veidotāja, es ņemu figūriņas, eju uz Lido, vai ne, kaut kur kastīlā, un eju pie galdiņiem, pasties, redz, man ir šī tāds, vai tu gribētu to papiecīt? Jā, es teiktu, varbūt tik ļoti uzmākties nav laba doma, bet piemēram, gada tirgi vai kaut kādas vietēja mērogas cilvēku sanākšanas ir ļoti labs veids, kādā var pārbaudīt, vai tas cilvēks ir ieinteresēts vai nav ieinteresēts tavā produktā. Droši vien būtu vēlams neaprobežoties ar radiem, jo tie droši vien vienmēr teiks, ka baigi feini, kad es droši vien pirktu, bet tas nav. Redzi, tātad, un atkal, šeit parādās ļoti labi mūsu tā atšķirība domāšanā. Es teiktu, ka ja tev ir pārliecība, ka tas produkts ir labs, tad pietiek ar taviem radiem un draugiem, jo viņi tev pamudinās šo soli spērt. Un tad ir vienmēr jautājums, tātad, ja es speru soli virzienā, kurā es radu māla vīriņus, jo man ir iedrošinājusi manējā ģimene, taču man pirmie mēģinājumi nepārāk labi izdodas. Tā ir tāda, varbūt, kaut saka, smagnēja teorija, bet tajā brīdī tu esi ieguldījis to resursu tur jau tik daudz, ka tu sāks dzīt sevi pats uz priekšu. Jo. Un tāpēc es neesmu pret rozā brillēm, pavisam necik. Ja tev biedē rozā brilles, tad, protams, neklausies rados, draugos paziņās, ej runā ar nepazīstamiem cilvēkiem, bet tie nepazīstamie cilvēki, kādu saka, viņi tev iedos racionālu lēmumu, taču viņi tev visdrīzāk tā baigi nemotivēs papildus. Tie, kas tev motivēs, būs cilvēki, kas tev ir visapkārt. Piebilde, un šī ir ļoti svarīga piebilde jaunajiem potenciāliem uzņēmējiem, īpaši reģionos. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet es esmu pamanījis reizēm pretēju efektu iedrošināšanai. Es parunāju te ar draugiem, un viņi saka, ka man nekas neizdosies.
Tas man liekas nebūs vecīt, te nekas nevar. Nu, viņi visi skeptiķi, tā kā es. Nu. Tas ir, man liekas, tas autobus pieturas piegājiens. Visi sēž autobus pieturā, viens saka, nē, nu es gribētu aiziet, varbūt kaut ko padarīt. Nē, ko tu tur ied, nāc apakaļ sēdi, neko tur nevajag darīt. Nu jā, un tā ir diezgan traka lieta, un pret šo mans ieteikums, viņš ir skarbs. Nevajag turēt sev apkārt tādu cilvēku. Jo viņi barojās no tevis tajā brīdī. Viņi barojās no tā, ka viņi var nosist tevi uz leju līdz savējam līmenim, lai panāktu to, ka tu neko neizdari. Man šādi cilvēki kādreiz bija tur apkārt, nu es nevarēju viņus baigi izvēlēties. Un vislabākais, kas ir tad, kad jau ir pagājis laiks, pagājuši, nezinu, tagad cik 20 gadi, un, protams, ka man lielākā daļa no uzņēmumiem ir bijuši neveiksmīgi. Es esmu bijis diezgan daudzos uzņēmumos, kā līdzdibinātājs vai kā investors, bet tie cilvēki sēž vēl joprojām tajā pašā autobusu pieturā. Viņi vēl joprojām sēž un joprojām saka visiem, kad viņiem nekas nesanāks. Un tad man ir jautājums, tiešām tu sev tā baro vēl joprojām? Pagaid, Jānis, bet ja es būtu viens no tiem sēdētājiem autobusu pieturā, es tev tikpat varētu šobrīd kontraargumentēt, teikt, mēs varam strīdēties, kurš labāk jūtās. To ar saviem 20 neveiksmīgiem biznesiem vai es autobusu pieturā. Jā. Bet tas jau mēs varētu. Mēs varētu. Es jūtos laimīgs cilvēks, jo man ir papildus pieredze. Mans minējums ir, ka iegūstot šo pieredzi, es sevi labāk sagatavoju negaidītām situācijām nākotnē, vai ne? Protams, mēs varam teikt, autobusu pietura tur stāvēs vēl pēc 30 gadiem. Bet diez vai viņi tur stāv. Autobusu iet garām. Autobusu iet garām, tik forši sēdēt. Bet labi, atgriežoties pie idejas. Mēs sākām runāt par ideju. Vai es zinu, ka tu esi bieži saskāries ar tādu lietu, ka cilvēki grib sagaidīt un izdomāt kaut kādu milzīgi lielu ideju. Restīvi, ka tā vidē, viņi satricinās pasauli. Tas ir līdzīgi kā manā žanrā, ka mēs savu sirdi nodevu, tā ir literatūra, vai ne? Visi, kas sāk rakstīt, viņi domā, ka viņi uzrakstīs kaut ko pasaules satricinās. Gadus. Nekas tāds agrāk nebūs lasīts, vai ne? Un lasītājs būs satriekts un tam līdzīgi. Līdzīgi, man liekas, arī ir uzņēmējdarbība, ka cilvēki domā, ka tā ideja būs vienkārši pasaules satricinoša. Kā ar to cīnīties? Tie cilvēki, kuriem ir galvā ideja, par kuru viņi domā, ka viņi ir pasaules satricinoši, turpiniet darīt. Tikai viss ir kārtībā ar jums. Bet uzmanieties. Nē, ko uzmanīties? Ja tu esi smuki uzzīmējis plāniņu, vai ne, ja tu saproti, kāds tev ir jāiegulda līdzekļu apjoms, lai tu varētu sākt vai no apgrozījuma vai peļņu, ideālā variantā abus divus, kāpēc, lai tu nedomātu augstāk par savējo ideju, nekā viņa realitāte ir? Man liekas, tas tikai palīdz. Ja mēs savukārt runājam par situāciju, kurā man būtu jāsaka citiem cilvēkiem, jo atceramies, lai cik mums negribētos likt cilvēkus kastītēs, mēs esam diezgan unikāli katrs par sevi, un tāpēc mums ir jārēķinās, ka katru reizi man arī kā konsultantam vienmēr ir uzmanīgi jāpiemina tas, kad man sniegtie padomi attiecas uz konkrēto cilvēku, turklāt konkrētā uzņēmuma, konkrētā attīstības fāzē, tāpēc, ka to cilvēku un to uzņēmumu ir tik ārkārtīgi daudz un dažādi, ka tās lietas bieži vien ir sarežģīti attiecināt. Lūk, un tagad es varu teikt tā, ka cilvēkiem, kuri savukārt ir ar zemāku pašvērtējumu, varbūt ar zemāku kaut kādu pašiniciatīvu, kuri saka to, ka viņi nevar uzsākt uzņēmējdarbību, tāpēc, ka viņiem nav īstā ideja. Tajā brīdī man viņiem jāsaka, paskaties sev apkārt. Viss, ko mēs redzam, viss, kas ir mums rokās, viss, kas ir mums uzģērbts, ir, ja ne peļņu, tad ģenerēs apgrozījumu. Ne? Tā tad viss, pilnīgi viss. Un tad ir jautājums, vai ideja ir jābūt unikālai? Nē, kāpēc kurš ir izdomājis, ka ir jābūt unikāla ideja? Un īstenībā man šķiet, ka kāds ir, un es to šur tur grāmatās lasu, ka ir jābūt unikāla ideja. Nē, viņai necik nav jābūt unikālai, viņai ir jābūt, zin kādai? Viņai ir jābūt ar jebkādiem parametriem salientai. Un žēl, ka latviešu valodā nav šāds vārds. Salience ir tāds īpašība. Tātad tas salience ir apsvērumu vai apstākļu vai pazīmju kopums, kas atdala priekšplānu no fona. Tātad tev ir jābūt ar kaut ko atdalītam no pārējā fona. Atšķirīgam, bet ne ar pašu produktu. Tas var būt izplatīšanas kanāli. Viens tirgo maizi gada tirgu, viens tirgo maizi lielveikalā. Tas var būt atšķirība pieejā, piemēram, kādā tu tirgo lietas. Tas var būt, un reizēm, bet ir specifiski gadījumi, kad tieši otrādāk tev vajag būt pēc iespējas mazāk atšķirīgam. Tās ir situācijas, kurās atšķirīgo priekšrocību tev iegūt ir sarežģīti, piemēram, baltmaizi ražojot, vai ne? Baltmaizi, tur neko baigi nevar izražot. Bet tev svarīgākais ir būt blakus pārējiem tev svarīgos izplatīšanas kanālos. Tādējādi radot patērētājiem alternatīvu ar pietiekoši līdzīgām precēm, lai nerastos dominanta situācija tirgu. Šī ir drusku jau sarežģīta lieta, bet es ceru, ka tu vari izsakot tādu reizi. Grūti paliek. Es saprotu to, ka ideja var būt ļoti piezemēta. Viņai nav jābūt unikālai, un viņai reizēm pat ir speciāli jābūt tieši tādai pašai, kāda ir citiem. Jā, bet tas, ko es sapratu vēl no tā, ko tu teici, jau mazliet tāda sarežģītāk, ir tas, ka
tev ir ar kaut ko mazliet jāatšķiras, bet, lai to izdarītu, tev jau īstenībā ir jāveic, mēs to varam saukt par tirgus pētījumu, vai vienkārši jāpaskatās sev apkārt, kādi ir baltmaizes ražotāji citi, vai ne, lai tu saprastu to, tu atšķirsies vai neatšķirsies, tev ir jāsaprot, kādi ir citi. Nē, un tas ir tik interesanti. Tas tā ir konkurētīvās konsultācijās, tad, kad es viņus sniedzu, bet tur ir process, kam ir jāiziet cauri, bet realitātē ļoti labs piemērs – jaunās māmiņas. Kas ir vesels atsevišķs milzīgs segments ar jauniem uzņēmējiem. Jaunās māmiņas. Parasti ļoti veiksmīgs, cik es tā esmu dzirdējis. Lūk, un tas ir tik interesanti. Nē, es domāju, ka veiksmes proporcija man nav nejausmas, es neesmu pētījis, bet viņu ir daudz pret kopējiem jauniem uzņēmējiem. Lūk, un viņas nāk pie manis parasti ar, tad, kad es biju inkubatoru konsultants, kad es konsultēju potenciālos uzņēmējus, viņas nāk pie manis ar definētu problēmu. Es ražošu tagad bērniem, štos lacītes, vai ne? Tāpēc, ka viņas nav pieejams labā sastāvā vai ne, labās vietās nav pieejams. Es domāju, tu jau man esi trešā šodien, kas nāk ar šo ideju pie manis, un kas ir interesanti, man mazs bērns mājās, es zinu, ka viņas var nopirkt, jo es viņas pērku, bet es jau to nesaku. Jo tāpēc, ka tas pamudinās vai apstādinās tevi no tā, ka tu varētu būt uzņēmējs. Apstādinās, vai ne? Jā, kāpēc tas ir jāzina? Redzi? Un tā ir tā interesanta lieta. Man liekas, ka es iegūstu jaunu tādu mērķi šīs sezonas laikā, tieši tavu domāšanu salauzt attiecībā uz uzņēmējdarbību. Nē, tāpēc, ka mēs esam tie, kas mēs esam, vai ne? Jo tas, ko tu saki, ir loģiski. Taču tas nav emocionāli pareizi, lai mēs vairotu uzņēmējus Latvijā. Un te man būtu jāsaka, tas nenozīmē skriet ar pieri sienā. Tas nenozīmē teikt, ka tu tās lacītes vai lacīšu. Kādā dzimtē ir vispār šis vārds? Var teikt priekšautiņi, var teikt lacīši. Paliksim pie priekšautiņiem. Tātad, ražot šos priekšautiņus, tev ir jāsaprot, ka tev vajag materiālu un darba spēku un tam līdzīgas lietas. Tu nedrīkst iedomāties, ka priekšautiņi pa nakti piedzimst skapītī. Vai ne? Tik tā, manā priekšā viņi piedzimst Amazonā visi. Lūk, tātad tev varbūt šos priekšrocības ražot nevajadzētu, bet ja tev ir standarta izpratne par to, kā vērtība rodas šajā gadījumā, kā tu no auduma var uztaisīt gatavu rezultātu, tajā brīdī tirgus izpēte ir ar lielāku iespējamību tev ierobežot nekā atvērt tev durvis vaļā. Ir izņēmumi, situācija, kurā tu tirgus izpēti veids, lai saprastu, kā labāk ievirzīt to produktu. Bet tad tev ir jau jābūt izlēmušam par to, ka šim produktam ir jābūt. Un te jāsaka tā, ka tātad, un tā ir interesanta lieta, ko es tikai sāku saprast. Tātad, kā atšķirās šīs pieejas manējā un tavējā? Es viņu saukšu par manējo un tavējā, tās ir īstenībā divas ļoti lielas domu skolas, vai ne? Tātad, tā lielā atšķirība. Divu bārdainu onkuļu pieejas, viens ar brillēm, viens bez. Tātad, briļainā onkuļu pieeja mēģina darīt tā, lai palielinātu iespējamību dibinātam uzņēmumam būtu pelnošam. Jā. Savukārt šitā bārdainā bezbriļainā onkuļa pieeja ir tāda, ka to procentu mēs tāpat baigi nevaram ietekmēt, un tāpēc mūsu uzdevums ir panākt to, lai būtu pēc iespējas vairāk vispār dibināt jaunu uzņēmumu. Labi, tu runā tā vairāk sociāli, sabiedriski. Jā. Es vairāk runāju subjektīvi pats par savu izdošanās. Nē, es esmu ieliekams plauktiņā neveiksmīgais uzņēmējs, tas ir pilnīgi normāli. Bija kādreiz tādi fuck up nights, viņi saucās, tā kā kaut kāda neizdošanās vakara, vai kā viņi tur vietējie sauc. Es viņos biju regulārs viesis, man tur neizdošanos ir krietni vairāk nekā daudziem cilvēkiem izdošanos, kas ir loģiski, vai ne, jo ja tev izdodas, tad parasti tev izdodas, un tas ir arī viss, vai ne? Bet par neizdošanos tā ir laba tēma arī, es domāju, ka tādā kontekstā, kad cilvēkiem tomēr ir ļoti bail kļūdīties, un tas cieši saistīts ar to, ka negribās izskatīties slikti, vai ne? Gribās izskatīties labi, un ko par mani domās, un kā mani uztvers, un ja es zaudēšu vienreiz, visdrīzāk, ka uzskatīs, ka es zaudēšu arī citreiz, vai ne? Es jau būšu iecirts uzreiz sev kājā, vai ne? Tāpēc labāk nemaz nesākšu, tad arī nezaudēšu un, kā saka, saglabāšu sevī šo brīnišķīgo potencialitāti uzziedēt nesamaitātu. Potencialitāte uzziedēt nesamaitātam. Es minu. Var paņemt līdz kapā. Es tieši gribēju teikt, ir viena no ļoti retām lietām, ko kā nožēlu min cilvēki pirms nāves. Bāc, tik labi, ka es nepamēģināju neko savā mūžā. Tāda šī tāda lieta. Nesičakarēju neko. Nē, tik labi. Es nepamēģināju, iedomājies. Ne, bet šis ir labs skatu punkts, ko ievērot cilvēkiem. Padomā par to, vai tev kādreiz nebūs žēl, un man tas tā dzen uz priekšreizēm, vai man izdarīt tagad riskantu izvēli, bet es viņu izdaru, un vienalga, ka es viņu izdaru tagad, un varbūt nesagatavojies, un varbūt pilnīgi, tā kā jau apzinoties, kad visdrīzāk tur nekas nesanāks, vai turēt to iekšā, ka viņš gruzd, vai ne, ka viņš tev kaut kur visu laiku kaut kur, jo, jā, variants tāds, kad
bērniņi, sanāciet man ap gultu. Viena lieta, ko es dzīvē jums varētu iemācīt, nemēģiniet. Nebūs labi. Ir mēs 2 biznesa konsultāciju biroji, Kļaviņa un Zebra. Viens vienā Rīgas pusē, otrs otrā Pārdaugavā. Ja? Atnāk vispirms pie Kļaviņa, Kļaviņš saka, tu pilnīgi vienalga. Viss tev sanāk, vispār nedomā, neko nevajag pētīt, neko nedara. Viss atnāk pie manis, stop. Ko? Nebūs. Tev neizdosies, ko tu vispār gribas tev vēl 10 parādīšu tādus, kas dara tā kā tu. Nē, te jau ļoti, ļoti svarīgi ir saprast, ka kāds mūsos šobrīd arī klausās visdrīzāk. Jā. Un mēs kā jau onkuļa pieredzi varam atļauties te muļķības runāt, bet tā svarīgā lieta ir tā, ka patiesība jau ir kaut kur pa vidu. Man liekas, ka tā ir tā arī interesantā lieta, ko mēs ar tevi varam iedot, ir tieši šie dažādie diametrāli pretējie, bieži vien skatu punkti, jo tāpēc, ka tas atļauj, man liekas, cilvēkam izvēlēties pašam to vietu, kur viņš uz tās skalas atrodas. Un tā svarīgā lieta, ko saprast, ir tā, ka gan tava puse skalai, gan mana puse skalai ir pilnīgi normāls vietas, kur atrasties, topot par uzņēmēju, esot par uzņēmēju, nav labākas vai sliktākas vietas. Cik labi, es tomēr esmu skalā, bet vēl viena lieta, kas man interesē, ko es gribu noskaidrot jau pašā sākumā, pirms mēs ejam dziļumā, pat visādiem citiem sarežģītiem jautājumiem, ir... manā izpratnē ir tādi izdomāti biznesi un dabiski. Kā es to saprotu? Dabiski, protams, subjektīvi katram cilvēkam. Piemēram, man vienmēr ir paticis lasīt vai rakstīt, un skaidrs, ka kādā brīdī tas pārauga nelielā uzņēmumā, kurā es sniedzu rakstīšanas, teksta sagatavošanas pakalpojumiem. Tas ir dabisks ceļš attīstības. Mākslīgs priekš manis droši vien būtu izdomāt lipināt mālu vīriņus, kaut kādīgi iemācīties to, un tur viņus lipināt. Bet ja tev iepatiktos to darīt, viņš priekš no mākslīgi par dabisku. Kurš ceļš ir pareizāks, Jāni? Nav pareizāk. Man liekas, ka daudz tu sastapsies ar atbildi nav pareizāk, bet tā tad ir pareizāks ceļš, kurš ir atkarīgs no tā indivīda, kuru prātā šis ceļš ir ejams, vai ne? Tātad es esmu arī bēdīgi zināms kā cilvēks, kurš pārsvarā nodarbojas ar tieši pēc tavas terminoloģijas izdomātiem uzņēmumiem. Piemēram, garšvielu biznesā tu esi bijis, cik zinu. Tas ir brīnišķīgi. Tu gan esi uzrādījis par mani kaut kādu ļoti senu informāciju. Tas bija uzņēmums, par kur mēs iesākām. Es pat nesapratu vispār, kas notiek. Es dabūju pirmās dividendes un es pasūtīju. Es gribēju tirgot asās mērces Latvijā. Es pasūtīju no pirmajām dividendēm savām. Es pasūtīju paleti ar sparaugiem asajām mērcēm, bet problēma tā, ka pārtiks veterināriem dienestam, ja tu ieved pirmo reizi preci Latvijā, viņi vajag paņemt vienību priekš analīzē. Tev viss bija jādod viņiem. Viss paleti man bija jādod pārtiks veterināriem dienestam. Viņi arī varbūt lieto vēl aizvien. Nē, mēs to noformējām kā izstādes materiāls, jo tāpēc, ka tas nebija nopietni. Bet tās mējies, es neatceros, kad es būtu, es pazaudēju nopietni naudu. Gandrīz. Nē, es arī pazaudēju beigās, un biznesa jau neaizgāja. Bet tieši tā, garšvielas, asās mērķis ēdināšanā, es diezgan daudz parādījis savu neprasmi, viss kaut kur vēl. Tas nav, man savukārt būtu sarežģīti skatīties uz mani un teikt, ka ir kaut kas, ko es māku vai nemāku, jo es tā īsti neko nemāku. Un tajā brīdī man būtu jāsaka cilvēki runāt vienīgais, kā tu māki darbināt uzņēmumus arī bezcerīgās situācijās? Jā, tas gan. Nē, es māku īstenībā palīdzēt cilvēkiem ar uzņēmumiem, to gan es māku, bet es pats savējos, es diezgan bezjēdzīgs. Un tā, ka es teiktu, ka ja tev ir prasmes, tās prasmes ļoti svarīgas ir, lai tev sākumā būtu mazāks izmaksas. Bet ja tev prasmi nav, bet tu vari nosekt tās izmaksas, kas ir vajadzīgas, lai tās prasmes tu varētu samanedžēt, saorganizēt, tad manā prātā nav lielas nozīmes. Tas būtu jautājums tātad, vai labāk galdniecības uzņēmumi ir taisīt galdniekam, kas neko nesaprot no finansēm, vai finansistam, kas neko nesaprot no galdniecības. Es nezinu īstenībā, neviens jau to nezina. Ir galdniecības, kuras pieder finansistiem, un ir galdniecības, kuras pieder galdniekiem. Tā svarīgākā lieta no šī nemēģina kāpt baigi tālu ārā no komfortzonas. No komfortzonas ir jākāpj ārā tik tālu, cik tālu. Tev patīk amerikāņu kalniņi? Es ļoti sen, agrāk man patika, jā, ka es biju jaunāks. Es arī ļoti sen braucu. Tagad mans bērns drīz būs tajā vecumā, kurā varēs, tad es atkal atsākšu braukt. Lūk, tātad ir pozitīvs stress un ir negatīvs stress, ir konstruktīvs stress un ir destruktīvs stress. Tātad tā svarīgākā lieta, domājot par savu rīcību, ir panākt to, ka tu sevi apkārt turi pēc iespējas vairāk konstruktīvā stresa. Pēc iespējas vairāk, tas nozīmē visu laiku, bet teiksim tā, no ikdienas problēmu situācijām. Pēc iespējas vairāk konstruktīvās stresa situācijas, pēc iespējas mazāk destruktīvās stresa situācijas. Tātad, ja manā prātā ir lieta, kas rada vērtību, kur ir jārada, tad man būs destruktīvs stress iemācīties to faktiski darīt, savukārt konstruktīvs stress norganizēt, lai tas tiek darīts. Un tā ir lieta, ko mēs par sevi iemācamies. Un jauniešiem savukārt ieteikums
stresa mazināšana nav laba pieeja dzīves ceļam. Jauniem cilvēkiem. Jo, lai saprastu, kas tavā prātā un kas tavā dzīvē ir konstruktīvs, destruktīvs stress, tev viņiem tām stresa situācijām tomēr jāiet cauri. Un to es tagad redzu arī savu bērnu audzināšanā. Tu nevarēsi bez tiem strīdiem, tu nevarēsi bez izstumšanas no sabiedrības. Tas ir ārkārtīgi sāpīgi. Es raudu līdzi savai meitai tajā brīdī, bet bez tā nevarēsi. Tās dzīves mācības. Un tāpēc arī jauniešiem es uzskatu, kas domā par uzņēmējdarbību, neaizdomājies daudz, dari. It sevišķi, ja tu esi jauns, mums ir tik daudz kaut kāda labi drošības spilvena un finansējuma avoti, par kuriem mēs vēl runāsim arī, ka tev vispār ne par ko nav jāuztraucās. Vienīgais, par ko tev ir jāuztraucās, ir apātija. Un tas nav slinkums. Apātija ir ieinteresētības neeksistence. Manā tādā valodas vārdu krājumā. Tātad slinkums ir pretstats darbīgumam, bet apātija ir pretstats ieinteresētībai. Un vajag dzīt to ieinteresētību uz priekšu. Kaut kamā vismaz mēs visi esam ieinteresēti. Es esmu gandrīz par to pārliecināts. Tas ir cieši saistīts arī uzņēmīgumu, kas ir uzņēmējdarbības vārda pamatā, vai ne? Tā ir tā sakne. Un, ja es pareizi sapratu, uzņēmīgums savukārt ir kaut kāda enerģijas un gribas apvienojums. Kaut kāds mikslis. Opa, tas ir dziļi. Nē, tas nav dziļi, tas ir tezaurs.lv. Šī vārda skaidrojums. Nekā dziļi tur nav. Kā tu teici? Gribas un enerģijas apvienojums. Tāda ir jebkāda darbība, bet tā kā jebkura darbība apsēšanās ir gribas un enerģijas apvienojums. Apātija ir pretējais. Aiziešana uz toleti ir gribas un enerģijas apvienojums. Tieši, jā, iešana uz toleti nav uzņēmējdarbība. Negribot uz to toleti, bet tā nekas labs nesanāks. Tā kā es domāju, ka beigās man patīk uzņēmējdarbību definēt no angļu valodas vārda biznes. Jā. Tātad, jo uzņēmējs uzreiz ir tāda negatīva lieta, vai ne? Tev ir kaut kas jāuzņemās, tev ir kaut kas smagums, jānes uz pleciem, tu esi uzņēmējs. Vārds biznes ir īstenībā vārds bizīnes, vai ne? Tātad no vārda aizņemts apstākļu vārdu forma, ja? Tātad tas ir aizņemtība. Tas ir vienkārši tad mind your own business. Tava darīšana, starp citu, nāk no šī teiciena. Tā ir tava darīšana, tā ir mana darīšana, tas ir mans biznes. Un kas ir interesanti, tā arī ir uzņēmējdarbība. Nevis, ka tu nodibini kaut ko, nevis, ka tev ir tur kaut kāda forma uzņēmējdarbības, nevis, ka tu samaksā pirmo nodokli, tu esi uzņēmējs. Nē, tu esi uzņēmējs, zini, kurā brīdī? Tā, ka tu pirmo reizi apmainies ar vērtībām. Tad, kad tu esi izstudējis visu biznesa literatūru par uzņēmējdarbības sākšanu. Par uzņēmējdarbību tu esi visu iemācījies, tu pats zini grāmatvedību, tu zini dubultā ierakstu grāmatvedību, tu vari savilkt bilanci. Vēl, kas ir svarīgi, tu esi sekojis līdzi jau vismaz dažus gadus ekonomikas attīstības cikliem, lai trāpītu augšupējā, atceramies, makro, mikroekonomika nav viens un tas pats. Tātad tev gan portera piecspēki jāpārzina, ir gan pesta analīze, tev jāmāk uztaisīt. Viņš par mārketingu kaut ko vajadzētu pastudēt. Obligāti, vajag iziet vismaz kursiņus, jā. Un beigās tu tajā brīdī, kad tu ej pensijā, tu esi gatavs startam. Tā problēma ir tā, ka uz to brīdi viss tā informācija ir novecojusi. Tā nav nekā. Cik mēs esam jautājuši cilvēkiem, vai būtu bijis kaut kas tāds, ko viņi varētu iemācīties pirms viņi sāk uzņēmējdarbību, lai viņi būtu bijuši par labākiem uzņēmējiem? Neviens, man liekas, vēl neko nav atbildējis. Viss saka, protams, ka ne. Labi, bet, lai cik skeptisks es būtu, man nākas atzīt, ka es redzu sev apkārt, ka cilvēki dibina uzņēmumus, un daži no viņiem arī izdzīvo ilgāk pa 1 gadu, un pat naudu pelna, vai ne? Viss notiek. Bet tas, ko es tev gribēju jautāt, ir no tavas pieredzes gan konsultējot, gan tu esi arī desmitiem uzņēmumus intervējis tavā darīšanā, vai ne? Vairāk kā 50, man liekas, jau tagad. Okay. Man būtu vērts saskatīt, kā arī. Tas nozīmē, ka īstenībā arī tu esi gājis cauri vairāk kā 50 uzņēmumiem. Jo klausītāji, skatītāji to nezin, bet tu esi pie reizes arī televīzijas raidījuma redaktors. Tā ka Osvalds īstenībā man ir redzējis vairāk nekā es pats sev esmu redzējis. Ja vien neskatās spogulī vismaz 2 stundas dienā, tad vairāk. Man netiks uz sev skaties spogulī. Bet jautājums ir, ko tu teiktu, kas ir galvenais ieguvums, ko šie jaunie un netik jaunie uzņēmēji? Tas ir ļoti labs jautājums. Tātad galvenais ieguvums, ko tu saņem kā uzņēmējs, ir, un es mēģināšu to aprakstīt, tā ir pretruna īstenībā, bet tu iegūsti brīvību, bet nevis brīvību neko nedarīt, jo tāpēc, ka tu sāksi strādāt krietni vairāk nekā tu strādāji pirms tam, bet tu dabūsi brīvību pār sevi. Man ļoti sarežģīti to ir izskaidrot. Tu iegūsti brīvību pūlēties, brīvību paslinkot. Ļoti daudz ne, jo tāpēc, kad vien brīdi, kad tu jau esi ilgāk laika uzņēmies, tu saproti, ka īstenībā jau no tiem, ar kuriem tu apmainies ar vērtībām, tev brīvība ir atkarīga. Bet piemēram, es esmu ļoti daudz no uzņēmējiem dzirdējis, protams, tagad vairs nav darba laika. Tu strādā 24/7, bet ja vajag,
tu vari aizvest bērnus uz pulciņu, ja vajag, tu vari aiziet pats kaut kur, tu vari sākt mācīties valodu, tu vari visu kaut ko darīt, jo kādreiz tev bija ierobežots tas nogrieznis 9 līdz 5, vai cik, nezinu, kāds ir biroja darba laiks, bet, teiksim, no 9 līdz 5 tev ir jāstrādā, tātad visu savu dzīvi ir jāpakārto apkārt. Uzņēmējiem tas viss ir savies kopā, un to varētu ieraudzīt kā sliktu lietu, bet to es redzu kā vienu no galvenajām priekšrocībām, kas vien vispār ir iedomājums, jo tu esi pavēlnieks pats par sevi, pats par savu laiku. Tas ir ļoti labs punkts, jo es teiktu, ka pat tad, ja tu dari vairāk, pat apziņa, ka tu teorētiski varētu arī nedarīt, ja tu gribētu, vai ne? Jā. Ar to arī bieži vien pietiek, jo, kā saka, šī apziņa tev kabatā kaut kā tā silda, ka tu vari izdarīt vairāk. Un patiesībā sakot, vismaz manā, tajā nosauksim to par mārketingu komunikāciju nozarē, vai ne, es pilnīgi noteikti, produktivitāti un efektivitāti man pieaug reizēs, kad es kļuvu pats par savu uzņēmumu. Man liekas, ka tā ir vienmēr, un man ir tāda interesanta teorija par to, ka kāpēc ir būt par uzņēmēju, piedošana, te laikam būtu jāprecizē, kāpēc ir svarīgi turēt kapitālu, jo es gribu dot sev iespēju sajūt prātā. Un man šis ir stāsts, kas man bieži jāsaka ir amatniekiem, tad, kad viņi mēģina, kad viņi vēl nav pārliecināti, vai viņiem kļūt no amatnieka par uzņēmēju vai ne, piedošana, no amatnieka par kapitāla turētāju vai ne. Kāda ir atšķirība? Amatnieks samaksā sev algu ar to, ko viņš dara. Kapitāla turētājs saņem dividendes pēc tam, kad visi uzņēmuma izdevumi ir nosegti. Un tas liekas ir kā viens un tas pats, bet tā ir milzīga aiz pa vidu tām lietām. Un tad es reizēm saku cilvēkiem tā, ka es gribu varēt sajūt prātā, bet tavā gadījumā tas ir sasaistāms, piemēram, ar tavām darbspējām. Ja tev pazūd darbspējas, ar to viss uzņēmums arī beidzies, vai ne? Savukārt būtu loģiski darīt tā, lai tev iztika turpinātu tevi nodrošināt, tu sev turpinātu nodrošināt ar iztiku arī situācijā, kurā tev nav vairs tās darbspējas. Un tā ir tā interesantā lieta, ka man reizēm cilvēki saka, ne, man jau pašam patīk tur stāvēt pie tā galda, vai ne, vai šūt to zeķi, vai ne, jo tāpēc, ka tā ir lieta, ko es daru, es esmu šuvējis. Un man jau ir jāsaka, bet tu esi baigi pārliecināts par to, ka rītā tu gribēsi to pašu, ko tu gribi šodien. Ka tu pēc 10 gadiem gribēsi to pašu, ko tu gribi šodien. Tu visdrīzāk negribēsi. Es neatceros, ko es gribēju pirms nedēļas, bet tas visdrīzāk bija kaut kas drusku cits nekā tas, ko es gribu tagad. Bet tā svarīgā lieta, ko saprast, ir tā, ka tā ir tā brīvība tajā brīdī, ka tu, un šis attiecas pārsvarā uz tiem cilvēkiem, kas jau vairs nav tīri amatnieki, kuriem jau ir darbinieki, kur jau rada vairs ne tikai ar savām rokām lietas. Tu dod sev iespēju ne tikai būt brīvam tagad, bet tu iedod sev iespēju būt brīvam visu savu mūžu. Un tā ir tā, man bija Šveices pasniedzēja augstskolā, un tikai, es jau tad sapratu īstenībā, ko viņš man saka, tas jau bija kādu laiku, bet pēdējos gados es tā pa īstam saprotu, ko viņš domā ar to Šveices brīvību. Tas nenozīmē, ka anarhija, bet tas nozīmē, ka tu vari. Ja tev vajadzētu, tu varētu, un tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Un to mums vajadzētu mācīt vispār bērniem skolām, man liekas, kad eksistē tāda lieta kā personīgā brīvība. Jā, tāda apziņa. Bet, Klau, lai arī tu biji ļoti skeptisks, vai maigi sakot par dažādu veidu izpētes veikšanu pirms uzņēmuma sākums tam līdzīgi, ir tomēr cilvēki, kas jutīsies drošāk, ja viņi būs kaut ko izlasījuši vai iepazinuši, vai ir kaut kāda grāmata, piemēram, ko tu varētu ieteikt tiem, kas domā par biznesa sākšanu, kas viņiem varētu kaut kā, es nezinu, atvērt trešo aci? Jā, mēs varētu vispār šādu rubriku ieviest. Es te katru reizīti atvedīšu kaut kādu paplašinājumu no savajā grāmatplaukta, šeit studijas grāmatplauktam. Un redz, tad tu pats tomēr esi lasītājs. Nav tā, ka tu visu tikai dari un neko nezini. Man ir uzstādīja, es lasu priekam, bet, protams, skaidrs, te ļoti svarīgi piebildi, mans empīriskais pieejams šobrīd skan no mutes cilvēkam, kurš ļoti ilgus gadus ir bijis tirgus analītiķis, tā kad es ļoti labi zinu, ko nozīmē cipari un ko nozīmē empīrika. Tā svarīgā lieta, ko es saprotu vienkārši ar laiku, ir tā, ka vajag līdzsvarot gan sevī, gan apkārtējā sabiedrībā līdzsvarot šīs lietas. Tātad jā, domājot par grāmatām, domājot par to, kā ir būt par uzņēmēju, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti pakāpties pāris soļus apakaļ un padomāt par to, kā ir būt. Kas tas tāds ir? Un te, protams, man ir uzreiz jāsaka, diemžēl, saviem klausītājiem un skatītājiem,
mani grāmatu ieteikumi iespējams šķitīs muļķīgi daļai no cilvēkiem, bet no otras puses, lai viņi tādi šķiet, tas ir tas, man ir uzstādījums, es gribu izlasīt vismaz 12 grāmatas gadā, un es turu sarakstu ar grāmatām, ko es izlasu, ar domu, ka tas gads, kurā būs zem 12, tas ir jau sen, jau no aizvēsturiski seniem laikiem, ka tas gads, kurā būs zem 12, būs gads, kurā man ļoti rūpīgi jāmaina ir kaut kāda savu uzvedības parametri, lai es turpinātu lasīt tās 12 grāmatas. Ir bijis smagi, bet tad es pieķeru klāt ar daļu literatūru beigās. Bet jā, un lasīs, es esmu ārkārtīgi daudz savā mūžā turpinu to darīt, bet lūdzu, ja kāds grib no manis mācīties, lasiet intereses virzīti. Nevis tāpēc, ka kāds Jānis Kļaviņš ir piespiedis vai parādījis grāmatu, ka viņi tagad ir, un tajā brīdī tu ieraugi to grāmatu kā savu panākumu atslēgu, un tev kāds bāc, visu laiku es nevarēju. Tagad, reku, Jānis parādīja grāmatu, es izlasīšu, es tagad būšu super uzņēmējs. Tā īsti. Pagaid, bet Jāni tomēr atbild uz jautājumu, ko tu iesaki biznesa sācējiem izlasīt? Tātad. Tomēr. Es uzreiz varu teikt, man būs drusku es šoreiz varu ieteikt drusku no praktiskās puses un drusku no psihoemocionālās kaut kādas tādas puses. Un šoreiz tu vari varbūt pastieties uz apakaļ Dalio lieliem vārdiem. Tur ir rakstīts, to vienu grāmatiņu mēs varētu paņemt. Tad mēs varētu paņemt vienu grāmatiņu pēdējo par baktērijām un Bahu. Tad tur ir Gēdels, Ešers, Bahs. Vēl mums ir Bahs, bet diezgan daudz ir pieminēts filozofijas grāmatās. Gēdela, Ešeri iedod. Man to sentiens nedod. Man tā ir sarežģīta. Nē, to biezo. Jā. Lūk, tātad, ja cilvēks vēlas praktisku padomu kopumu, reiz Dalio, investors ar milzīgu pieredzi, runā par principiem, baigais self-helps, tā kā pašpalīdzēšanas grāmata. Nevar jau nepiekrist. Es teiktu, ja gribās lasīt šo un šādu veidu stils patīk, tad varbūt, ka es varu arī pīlēnu šito manu uzņēmēju kodu ieteikt, vai kā viņš tur saucās. Es pats neesmu fans. Es palasīju. Nav jau nepareizi. Vienkārši kaut saka ieteikumi, kurus viņš raksta no savas personīgās pieredzes, no savas personīgās personības iemaņām, vai ne? Un man tas neko nedod. Es neko savā dzīvē nevaru pamainīt, izlasot šo, tāpēc, ka es esmu citādāks cilvēks ar citām savukārt prasmēm un iemaņām. Tā ka šis ir vairāk tāds pašpalīdzības grāmata. Vēl piebilde. Visas absolūti lielākā daļa no grāmatām, ko es ieteikšu, diemžēl, vai par laimi būs angļu valodā. Un te mēs varam daudz strīdēties par to, vai labāk ir lasīt angliski vai latviski, taču, ja mēs pieņemam, ka konceptu kopums tavā galvā, jēdzienu kopums, nozīmē to tavējo iekšējās pasaules izmēru, kas, man liekas, ir ļoti laba teorija, tad latviešu valodā tikai patērēt informāciju, diemžēl, viņu pateicis par salīdzinoši ierobežotu to pasauli. Diemžēl tas nav nekas pret valodu vai pret tautu, es pats esmu latviets, bet tas ir drīzāk par to, ka, ja ir iespējams, īpaši jauniešiem, jo vecākiem cilvēkiem varbūt ne tik ļoti, bet īpaši jauniešiem lūdzu angļu valodu, vai mūsdienās var mācīties ķīniešu valodu, vai spāņu valodu, vai jebkādu veidu valodu, kurai konceptu, tātad jēdzienu kopums ir daudz plašāks nekā ir mums. Lūk, un tad divas citas, tātad Hofsteders un Denets, divi diezgan labi apziņas filozofi. Šī tiek uzskatīta par hipster bībeli. Gēdels, Ešers, Bahs. Šeit Hofsteders uzstāda hipotēzi par to, kas ir apziņa. Nevis, ka tu esi pie apziņas, tā kā miega pretstats, bet gan, es teiktu, apzinātības pretstats. Nevis kā mindfulness atkal, bet mums redzi, un tā es pat nevaru latviešu valodā īsti izskaidrot, par ko ir šī grāmata, bet es viņu iesaku, jo viņa liek domāt. Tur ir vienkārši piemēriņi, tur ir sarežģītāk piemēriņi, kas mēs esam par mūsu prāta uzbūvi, par mūsu apziņas uzbūvi. Viņam ir pēc tam arī ļoti interesants vēl sekojošās grāmatas, un tā pēdējā tā sentiens, vai kur tur es esmu paņēmis, tā jau ir jau kronis visām šīm teorijām, par to, ka mūsu apziņa ir īstenībā dinamiska, nelineāra sistēma, un tur tiešām ārkārtīgi interesanti, bet tur es visu mūžu pavadīju to pētot, tā ka tas ir sarežģīti. Un otra lieta, ja Gēdels, Ešers, Bahs liekas par sarežģītu, tad no baktērijām uz Bahu un atpakaļ Denet grāmata par to, kā mēs... Atpakaļ varētu būt grūtāk, ne? Jā, tur ir ārkārtīgi interesanti. Īstenībā, tiešām, ja es varu ieteikt, tad šīs grāmatas es iesaku, kā ceļās valoda, kā izceļās valoda, piemēram, vārdu nozīme kultūras evolūcijā, kas ir informācija vispār. The origin of reasons, to pat es nevaru iztulkot, no kurienes mums veidojās jēga lietām. Iemeslu saknis. Bet, ja kādam tomēr atkal ir tā, ka
Jo te kāds var sabīties, jo tās grāmatas milzīgi biezas, tādas pamatīgas izskatās. Ja kādam atkal ļoti negribās lasīt, tad es domāju, ka noskatoties šo te tavas darīšanas sezonu. Es gribētu cerēt, ka varētu iztikt arī bez lasīšanas. Es domāju, ka jā. Nē, pagad, tad man ir tā, tad pirms mēs nobeidzam, man tad obligāti ir jāpiebilst. Jā. Lasīšanai ar tavu spēju būt par uzņēmēju nav nekādas korelācijas. Pilnīgi vispār. Nav tā, ka obligāti jāizlasa. Kaut kāds grāmatu daudz. Nē, vispār necik var tieši izlasīt nevienu grāmatu mūžā un būt ļoti labs uzņēmējs. Tas lietas ir intuitīvs. Tas labi pateikt, nevis nelasīt neko, bet izlasīt nevienu. It kā es izlasīju, tāpēc, es visu mūžu lasu. Man nelasīt neko nav, kā koncepts neeksistē. Man eksistē koncepts izlasīt N grāmatas. Un tātad izlasīt 0 grāmatas. Izlasīt nevienu koncepts. Labi. Nu, jauki, varbūt, Jāni, tu vari mūs iepazīstināt ar nākamā raidījuma tēmu, par ko mēs runāsim, lai var cilvēki jau sagatavoties un zināt, kas tas Uztaisīt tēju. Uztaisīt tēju. Un tātad, jā, šoreizīt mēs ļoti aptuveni parunājam par to, kā ir būt par uzņēmēju, un tas pragmatiskais, praktiskais secinājums ir... Ka jāiet zināms vidusceļš, ka tu var būt skeptiķis, tu var būt optimists, abos gadījumos ir ok, vai ne? Jā, nē, atkal, tātad teikt, ka ir jāiet vidusceļš, nozīmētu aizbiedēt tādus kā es un tādus kā tevi prom, vai ne? Nē, nav jāiet vidusceļš. Svarīgi saprast, ka tas ir spektrs, kurā atrodas uzņēmēji pilnīgi katrā no šī spektra punktiem. Nevajadzētu mēģināt kaut kā pateikt, ka labāk ir darīt tā, labāk ir darīt tā, drīzāk būtu labāk jāsaka, labāk ir darīt nekā nedarīt. Jā, tieši tā. Labāk ir darīt nekā nedarīt. Tad, lūk, nākamreiz jau sēdīsimies lēnām no mākoņa nost, runāsim par to, kā ir kļūt. Tātad šoreiz mēs runājam, kā ir būt par uzņēmēju, nākamreiz parunāsim par to, kā ir kļūt par uzņēmēju. Kas praktiski jādara? Arī tas, kas vienkārši kura veidlapa, kur ir jāizpild, lai uz kurien aiziet, kādas ir uzņēmējdarbības formas, kāpēc viņas ir jāzina un tieši cik minimālais apjoms, kurus ir jāzina, lai nesajuktu tajā visā. Tāpēc lūdzu pa šo laiku nemēģini izlasīt visu uzņēmumu reģistru mājaslapu. Es gan zinu, ka tu to varētu arī izdarīt. Jā, vēsturiskā retrospektīvā. Kā ir gājis, teiksim, pirmajiem 100 uzņēmumiem pēdējos 15 gadus. Piemēram, jā. Nu labi, Jāni, liels paldies. Es domāju, ka ievadam mēs esam ļoti labi iezīmējuši to laukumu un mazliet parunājuši par to, kā būtu jādomā par biznesa sākšanu, un tas ir tāds labs starts turpmākajiem. Super, man bija liels prieks ar tevi runāt un tiekamies nākamajā sērijā. Jā, paldies, visu labi.